Labvakar, labas dienas maniem auditoriem. Te Kristaps, ja pareizi Kristaps, esmu uz vietas un nesaprotu, kas notiek ar pasauli. Mums nebija tādi telefoni. Es uzreiz pasaku, jā, es no tiem laikiem, kas nāca laikam no Ulmeņa laikiem. Jo man pirmais bija telefons Nokia 3325, kā jau bija tas vecais klūts telefons, vai viss anteka pat biksit nost. Tas visu laiku iet ētās drēbes, lai pašam būtu tēt, vai ķermenis visu laiku elpot. Kā tas ir ķermenis? Kad tu uzrakstēji vasarā, piemēram, māja, džempel, un vēl jakpa virs ziemu, tad ķermenis neelpo. Viņš sāk svīst un karsēt. Cilvēki degradējas dēļ interneta un strauji. Tā es vēl pa vidu kaut kāds cīkos erotiskos emocijos, kas erotiskos ķipā uzsadījumējams. Tāpēc nokros ar griezu pārtais grīdu targara. Ierakstiet komentārus, kā jums ir pieredze ar to, ka čaļi izšķirās. Man arī Instagrams, kā var man atrast, ir elementāri. Z, B, K, T, V, L, V, Y, T. Es esmu ar darbu pārpildīts, kā nekai vasara. Strādāju daudz. Tātad pirmais, kāpēc mēs runājam, besis, garīgais, emocionāli pazudums. Sēžu sev iekšā šobrīd, skatos, ka man, te bišķi miglains viss. Apdomāju, kur es biju vainīgs attiecībās, viss, kas man bijis. Gan arī precību laikā. Viss attiecības, kas man izjūgts. Pa vidām, kur es vēl pats esmu vainīgs, kur es nav vainīgs, kur bišķi apdomāju. Sākšu to, ka pirmais, ko es var piebilst, ir tas, ka pats esmu vainīgs ir tā, ka es ir ļoti nežēlīgs stingers, jo man audzēja kā stingers cilvēku bērnībā. Plus pa vidām, kas pats vainīgs to, ka es auro, kā nokaut cūku tikun. Es kaut kur lido pasaulē apkārt un es nezinu, kas ar man notiek. Es tur sāku rakstīt grafiku, ko es darīšu, ko es nedarīšu dienā. Dienas rutīna darba dienās. Pirmais 25 pieni plus 10 piepumpēšanās. Otrais augsta duša plus burkānu salāti plus 2 jālas olas. Dienas rutīna brīvdienās. 25 pietupieni, 15 piepumpēšanās. Augsta duša, salāti, 4 jālas olas. No 2 līdz 4 grāmatas lasīšana. No 3 līdz 3:40 skriešana. Vakariņas zupa vai trekņa ēdieni 8 vai 9 vakarā. Sporta vogi ar Kristapu. Es tādu staigāju no viena puses uz otru pusi. Domāju un domāju. Bet zinu, ko es sapratu? Ka fucking dzīvē nav jēgu. Aprakstā būs links. Tie, kas vēlas šo piekdienu drankstream, linkā var nomest naļiku, priekš pudelītēm. Jā, kā tev upaks. Šobrīd ir saziedots. Es priekš pēc godīgi. Ir 7 eiro jau samests. Tad kopā Fildu un Intelzēju. Plus es pats esmu piemetis 5 eiro klāt. Vēlēju informēt to, ka visticam, ka piekdien drankstream nebūs, jo nav pietiekoši samest līdzekļi. Es neapēc benču aprakstu no ierakstu, bet nākamā dažiem viss ticamā būs tāds prikols. Ej, tu dievs kā šķiedi!
Neaizmirstiet abonēt kanālu un līdz nākošai reizei. Eit jūs Dievs. Piedod, bet tu ir banos.